Un tālāk mēs turpinām dzīvoties Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas gaitiņos un lūkosim, kas sakāms par pilotprojektu ievadēji sagatavoto ordinēto medikamentu un devu aprēķinu pārbaudas mehānismus pediatrijas pacientu drošības uzlabošanai. Sveiki! Atstājam statīvu, nedaudz palaidīšu zemāk, lai nav jāuztraucās un uz pirsgaliem jāstāv. Tā. Lūdzu! Labdien visiem klātesošiem un arī tie, kas ir otrpus ekrāniem. Un man tiešām prieks būt šeit un pastāstīt jums par pilotprojektu, ko es pārstāvu saistībā ar ievadēji sagatavoto ordinēto medikamentu devu aprēķinu un pārbaudas mehānismu. Mazlietiņās atsaucoties arī uz pirmo prezentāciju, bet uz iepriekšējo, tātad Dr. Ivara Veģera prezentāciju, kad nodrošinām asinsvadus, un tad asinsvados kaut kas mums arī ir jādara. Ne tikai nodrošinājumi, bet mēs viņus izmantojam. Un viena no tādām māsas ikdienas darbībām, regulārām, katram pacientam slimnīcā, katrai māsai ikdienā ir medikamentu sagatavošana un ievadi pacientam. Un šī medikamentu sagatavošana ievada pacientam, lai arī tā ir ikdienas darbība, tā saistās ar vairākiem posmiem, vairākiem etapiem, kuros var kaut kas arī notikt ne tā kā plānots, ne tā kā vajadzētu. Jo tātad medikamentu sagatavošana sākam pa posmiem ir paņemt zāles no skapīša. Tātad ir jāpaņem pareizais flakons, ir jāpaņem pareizās devas flakons, pareizās ievadas veida flakons. Iepakojumi var būt līdzīgi, medikamentu nosaukumi var būt līdzīgi skanējuma, kas palielina risku kaut ko sajaukt. Tāpatās arī tad, kad mēs esam paņēmuši medikamentu iepakojumu, mums jau vajag aprēķināt, cik tad pacientam ir jāievelk no konkrētā iepakojuma. Un jāsaka tā, ka šie iepakojumi nereti ir daudz lielākas devas nekā ir nepieciešams pacientam. Un māsas ikdiena ir ar to, ka viņa aprēķina matemātiska darbība, cik ir flakonā, cik vajag pacientam un cik tad viņai ir jāievelk no šī flakona. Aprēķins uz kalkulātora, uz lapiņas, galvā, kā nu kuram, bet arī šis ir posms, kurā var notikt kaut kas ne tā kā plānots. Un tātad sagatavojot jau šo medikamentu, tālāk jau mēs dodamies pie pacienta un veicam medikamentu ievadu pacientam. Nevienmēr ir tā, ka no procedūra istabas pie pacienta mēs aizējam kā no punktu A uz punktu B bez traucējumiem. Kāds pa ceļam kaut ko pajautā, kāds vēl kaut ko aiztur, pārliecinās par kaut ko, un tas arī var nojaukt ceļu, līdz ar to nonākot pie pacienta. Mums ir jāspēj pārliecināties, ka šis sagatavotais medikaments ir tieši pacientam domāts, un tātad tieši šim identificējams medikaments un pacients. Tādēļ ir šie 5 pamatnoteikumi medikamentu ievadēji, kurus mēs ievērojam un par kuriem mēs pārliecinamies katru reizi: pareizā zāles, pareizā deva, pareizais laiks, pareizais ievadas veids un pareizais pacients. Un pilotprojekta izaicinājums ir saistīts ar to, kā slimnīcas informācijas sistēma var būt atbalsts un kā viņš var būt mazinošais faktors, lai šie iespējamie neplānotie notikumi nevarētu notikt ar pacientu medikamentu sagatavošanas laikā. Parasti pasaulē tā ir šī 2 cilvēku kontrole, dubulta kontrole, kur tā tad ir viens, kurš gatavo, otrs, kurš seko līdz visiem posmiem un pārliecinās par to, ka ir pareizais medikaments, pareizi tiek sagatavots, pareizā deva tiek sagatavota un tā tad nonāk pie pacienta. Mēs, domājot par to, ka nevienmēr mums ir iespēja būt 2 cilvēkiem pie medikamentu sagatavošanas, domājam par to, kā slimnīcu informācijas sistēma varētu būt atbalsts, palīgs un arī tāds drošības ķeksīts par to, kad mēs esam paņēmuši pareizo medikamentu un mēs esam sagatavojuši pareizo devu pacientam. Un tātad slimnīcu informācijas sistēmā izveidojot šo funkcionalitāti, kura palīdz pārliecināties, ka medikaments atbilst ordinētajam, ka deva izrēķinātā atbilst ordinētajai, dokumentējot to un pie reizes arī izmantojot šo sistēmu kā marķēšanas iespēju, izdrukājot jau to, ko mēs esam sagatavojuši, aizejot pie pacienta, mums ir nepārprotama identifikācija. Veidojot šo risinājumu, tātad viņš palīdzēs pārliecināties, ka tas, ko mēs esam aprēķinājuši, ko mēs sagatavojam pacientam, atbilst nozīmētajam.
Tātad, noskanējot medikamentu, mēs varam pārliecināties, ka medikamenta nosaukums atbilst nozīmētajam, un tādējādi mēs nonākam pie tā, ka mums pareizais pacients saņem pareizo medikamentu pareizajā devā. Pilotprojekta laikā mūsu mērķis ir šo risinājumu veidot uz augsta riska medikamentiem, un tālāk jau sekojoši arī citām medikamentu grupām, bet pilotprojekta laikā tātad augsta riska medikamenti. Soļa mērķa sasniegšanai tātad ir izpētīt šī algoritma iespējas mūsu informācijas sistēmā, iestrādāt to un arī notestēt. Pēc notestēšanas apmācīt mūsu darbiniekus, kuri jau šobrīd slimnīcas informācijas sistēmā atzīmē visas ordinācijas veiktās, bet iestrādāt vēl šīs papildus dubultās drošības mehānismus, lai mēs varētu tātad pārliecināties par sagatavoto medikamentu atbilstību ordinācijai. Un tātad jau pieminēju, ka plāns ir skenējot medikamentu, mēs iegūstam informāciju par to, mēs pārliecinamies, mēs marķējam šo izdruku un tādējādi mēs pārliecinamies pacientam pareizās zāles, pareizajā laikā, pareizajā devā, pareizajā veidā. Un tādējādi mēs mazinām riskus pacientu drošībai un uzlabojam arī mūsu aprūpes darbu dokumentēšanu. Mazliet viņās pārlaikām, bet paldies. Paldies. Vēl, kā dzirdējāt, nedungoju. Ir diezgan daudz jautājumu ienākušies, bet diezgan līdzīgi arī visi. Mēģināšu kaut kā tad to apkopot. Vai tiešām droši medikamenti ievade nav ikdiena Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcām, un tam ir nepieciešams pilotprojekts? Tā ir ikdiena tādā veidā, ka mēs sagatavojot, protams, veicam šos pamatnosacījumus, pārbaudam paši, paskatāmies uz nosaukumu, paskatāmies uz iepakojumu, ko mēs paņemam, pārēķinām šo devu, ja ir nepārliecinātība, ejam pie kolēģiem, lai viņi vēl pārēķina, bet šis nav iestrādāts kā slimnīcas informācijas sistēmā tāds pārbaudas mehānisms, kad ievadām, cik tad mēs ieilkām. Pirmkārt, tādējādi mēs dokumentējam, ko mēs sagatavojām. Otrakārt, sistēma pārbauda, ka mūsu formula, kuru mēs izmantojām, ir atbilstoši, jo nerunājam par to, ka tā nav ikdiena, bet runājam par to, ka negadījumi var notikt. Un ne tikai Latvijā par šo pacientu drošības gadījumiem saistībā ar medikamentu ievadu sagatavošanu runā arī citas valstis, tā kā tas ir gadījumi, kas var notikt. Un šis ir risinājums, kā to mazināt. Līdzīgs, bet varbūt nedaudz specifiski, bet arī pieminējāt jautājums, jau šobrīd medikamenti būtu jāmarķē, tāpēc nevar būt, ka pie pacienta pieiet ar nezināmu medikamentu. Jā, šis ir... Tā nenotiek? Ne, marķēšana notiek, bet tas notiek rakstot ar roku. Rokraksti mums ir dažādi, arī tas ir fakts. Un arī šī marķēšana rakstot ar roku mums paņem laiku, tātad uzrakstot pacienta identifikātors, uzrakstot medikamentu, uzrakstot devu. Tas notiek, tas paņem laiku. Šajā gadījumā pilotprojekta mērķis ir izstrādājot risinājumu slimnīcas informācijas sistēmā, izdruka. Tas ir viens klikšķis, mums iznāk izdruka, kas ir skaidrs salasām, jebkurā gadījumā pie pacienta, un visi identifikātori ir iekļauti. Un tas ietaupa arī laiku aprūpas personālam. Jo, te kāds ir raksts, man kā vecākam rodas jautājums un bažas par to, ka kas tad manam bērnam tiek dots? Tiek dots, marķēts dots, bet šis ir pilotprojekta mērķis ir vēl vairāk uzlabot šos te pasākumus un tādējādi vēl vairāk mazināt riskus, kādi varētu būt. Ņemot vērā, ka projekts ir saistīts ar zāļu devām un to aprēķiniem, vai esat piesaistījuši projektam farmaceitu? Mēs esam plānojuši pilotprojektā tātad mūsu klīnisko farmaceitu piesaistīt. Vai nodosiet šo visām slimnīcām, lai projektu mērķis sasniegt ieguvumu visiem Latvijas pacientiem, vai sistēma būs adaptējama? Mērķis ir tātad izveidot pilotprojektu mūsu slimnīcas informācijas sistēmā un tālāk jau šo algoritmu, kurš būs pilotprojektā veidots, aprakstītā veidā nodot, un tad jau tālāk tās sistēmas, kādas tiek izmantotas, varēs skatīties, kā pielāgot savām sistēmām. Par sistēmām kāds mēģina saprast arī, vai kāda? Vai būs jauns risinājums, vai vienkārši slimnīcas sistēmā jaunas sadaļas? Slimnīcas informācijas sistēmā, tas, kas ir šobrīd mums bērnu slimnīcā, tātad būs papildināta jau esošā ordinācija izpildes sadaļa, kurā mēs tātad iekļaujam šos pārbaudas mehānismus. Kādi būs kvantitatīvie rezultāti? Kvantitatīvie rezultāti.
īsāks laiks medikamentu sagatavošanā, tas viens no tiem. Un šeit mēs varam arī sekot, mēs arī esam veikuši auditu par devu aprēķiniem un to atbilstību, tad šis būtu arī tas sistēmas pārbaudījums devu atbilstībām. Vai tas kaut kā samazinātu izdevums ilgtermiņā un būs dati nododami NVD? Izdevumus ilgtermiņā, ja mēs esam, teiksim, ja mēs skatāmies no tā procesa, kad mēs esam paņēmuši nepareizu medikamentu un pēc tam viņu pārgatavojam pareizo medikamentu pacientam, tad tas iepriekš pieņemtais tiek utilizēts. Tad šie būtu tie ieguvumi, ko mēs iegūtu no sistēmas, kur uzreiz parāda, ka šitais ir neatbilstošais vēl vienā brīdī, kad pirms mēs esam sākuši gatavot. Kā tīri praktiski IT sistēma pārbaudīs, ka tas, ko māsa pagatavojusi kaut ko procedūru telpā, to var tikai ar gravimetriskām vai tilpuma metodēm, bet ne skenēšanu? Tātad skenēšana šajā gadījumā mēs runājam par medikamenta koda skenēšanu, tādējādi mēs iegūstam partijas numuru un tad jau salīdzinām ar slimnīcas noliktavā esošo partijas numuru pret medikamentu nosaukumu un devu. Tādējādi skenējot medikamentu kodu, mēs iegūstam medikamentu nosaukumu un flakonu tilpumu un devu. Tālāk jau māsa aprēķinot ieraksta, cik viņi ievilks no šī flakona. Un tad sistēma parāda, vai ir matemātiskā algoritmā tāda pati sakritība vai nav. Vai ir izpētīts citas līdzīgas sistēmas, kuras izmantot slimnīcā? Šobrīd tas arī pilotprojekta mērķis būs paskatīties vēl tālāk, bet mēs slimnīcā izmantojam vēl otru sistēmu. Tur šāda te pārreikina metoda nav. Tur, protams, ir iestrādāts minimālās, maksimālās devas, kas ir ordinēts pacientam, bet šis te sagatavošanas aprēķins, tas nav iekļauts. Tas būs pilotprojekta laikā arī apskatāms. Kas ir inovācija? Jo zāļu ordinācijas sistēmas nav nekas jauns. Inovācija ir tieši šis dubultās kontrolas mehānisms pie sagatavošanas, kur mēs pārliecinamies, ka tas, ko mēs sagatavojam, arī ir atbilst ordinācijai. Tas ir šī pilotprojekta inovācija. Ordinācijas sistēma, jā, tā nav inovācija, tā arī bērnu slimnīcā jau funkcionēja ilgāku laiku slimnīcas informācijas sistēmā, bet tieši šī dubultu kontrolas mehānisma izveidošana slimnīcas informācijas sistēmā, tā būtu šī inovācija. Vai ar šo sistēmu tiks kontrolēta arī zāļu aprite slimnīcā? Jau arī šobrīd, par cik mums ir elektroniskā ordinācijas sistēma, arī šobrīd mēs jau varam redzēt, kādi medikamenti, kādos apjomos mums iet. Tā kā šis jau notiek, tas būs vēl kā papildus. Te man gan jāsaprot precizējumu, bet varbūt, ka jūs sapratīsiet pēc jautājuma, vai to nevajadzētu nodot Zāļu valsts aģentūrā, finansēt un nodot kaut ko pirms tam, ko minējāt. Zāļu valsts aģentūras loma tajā visā. Šeit es teiktu tieši izpildes funkcija, tas, ko māsa aprēķina, jo tā ir tā formula, kuru izmanto ikdienā uz papīra. Šobrīd vienkārši iestrādājot algoritmus slimnīcas informācijas sistēmās. Tā kā, es laikam teiktu, ka tas paliek tā kā iekšēji māsas kompetences. Izmaksas tad ir IT risinājumiem? IT risinājumi arī mazlietņās resursi, jo šīs izdrukas būtu noteikti nepieciešama papildus resursi, lai mēs varētu veikt vienas izdrukas no sistēmas veidošanu. Tā kā, tie būtu tie izmaksu pasākumi. Un apmācības, protams. Un turpinam ar tādu labu tradīciju. Nav jautājums, bet komentārs budžeta ziņā izskatās ļoti labi. Kāds ir uzrakstījis. Un paskatīsimies tad, kā izskatās mums šodien Luksemforā. Dzirdētais, redz, 19 labi, kaut kas 7 cilvēkiem nav tur salicies, bet vidēji, bet skatāmies uz zaļo krāsu, ja? Uz gaišo pusi dzīvē. Paldies! Paldies!